Turpinot atklāt pirmizrādes no Toyota pavasara mēdīju pasākumu Beļģijā, šoreiz kas pilnīgi jauns no luksus divīzijas Lexus. Lexus zīmols pie mums ir vairāk pazīstams kā crossover ražotājs, tāpēc, ka šī tipa automašīnas pie mums ir vispopulārākās. Tomēr jāpatur prātā, ka Lexus, teiksim tā, slavas ceļš sākās tālajos 90. gados ar parastiem sedaniem, tā skaitā Lexus ES. Un tagad paskatieties uz šo automašīnu. Tas ir jaunākā modeļa ES, kuram vizuāli ir maz kopīgi ar automašīnām, kuras esam redzējuši iepriekšējos gados un desmitgadēs. Un, vai ziniet, jā, tas pat vairs neizskatās pēc Lexusa. Kopš 1989. gada šī ir jau 8. ES paudze. Salīdzinot ar iepriekšējo modeli, jaunais Lexus ES ir par 16,5 centimetriem garāks. Jaunā ES siluets ir iegūst tādu negaidītu dinamismu, kas patiešām šķiet ļoti pārsteidzoši tik konservatīvai markai kā Lexus. Un jāpierod arī pie vienas otras dīvainības. Piemēram, durvju rokturis jāiemācās lietot. Tā tas notiek. Okay. Un tad vēl ļoti interesants ir šis dekors pāri visiem sāniem, tādu pāri gan priekšējām, gan aizmugurējām durvīm. Un jā, jūs nepārskatījāties, šī ir melna klavierlaka. Es teiktu, diezgan neparasts risinājums mūsdienu automašīnām, kurās parasti nav lieku detaļu. Neticamā veidā jaunais ES ir iegūst tādu kā kupējas formu. Protams, ka tas joprojām ir 4-duru limuzīns, bet paskatieties uz šo aizmugures daļu. Stikls kopā ar pagarinājumu sniedz faktiski līdz bagāžnieku vāka aizmugurē. Bagāžnieku vāks joprojām ir atsevišķs, un aizmugurējā gaismas līnija iet pāri visam bagāžnieku vākam, un pēc jaunākās modes arī Lexus burti ir izgaismoti. Bet tagad parunāsim par tehniku. Iepriekšējā modeļa ES faktiski bija graznāks Toyota Camry, un Eiropā tam pietika ar to pašu 2,5 litru hibrīdu. Jaunākajā modelī virsroku tiecas ņemt elektrība. Lai cik futuristisks arī būtu jaunais Lexus ES, šāda automašīna pircēji tomēr savā ziņā ir konservatīvi. Un te rodas jautājums, kādā virzienā tai automašīnai vajadzētu iet? Kļūt pilnībā elektriskai vai tomēr saglabāt arī benzīna piedziņu. Lexus ir gājis visvienkāršāko ceļu un izvēlējies abus variantus. Ja jaunais ES var būt gan 100% elektromobīls, gan arī hibrīds. Ja pašuzlādes hibrīdi, jeb 300H jauda ir tas pats 201 zirgspēks, tad elektriskā ES tie ir 242 vai pat 343 zirgspēki. Plānots, ka ar pilnu uzlādi elektriskie Lexus ES spēs nobraukt līdz pat 530 km. Hibrīdam būs pieejama arī pilnpiedziņa, bet jaudīgāko elektrisko versiju, tātad 500e, varēs dabūt tikai ar Direct 4 visiem velkošiem riteņiem. Jā, ir tādi kanoni, kas nosaka, ka šādas klases prēmijuma automašīnām ir nepieciešama klasiskā, jeb aizmugurējo riteņu piedziņa, bet ES ir vai priekšējā vai visu riteņu piedziņa. Taču no šīs konstrukcijas ir savs iegūms, jo aizmugurē mums ir vairāk vietas nekā savulaik bija, piemēram, GSā. Jaunā ES riteņa bāze vien ir par 8 cm garāka nekā iepriekš. Gandrīz viss iegūms, proti ap 7,7 cm, izmantots tieši aizmugurējo pasažieru kāju zonas pagarināšanai. ES interjers ir konstruēts pēc principā, mazāk drāmas, bet vairāk tehnoloģiju. Un līdz ar to tas salons ir iznācis tāds arī futuristisks, atbilstošs šārienai, taču pietiekami harmonisks. Sportiski maza diametra stūres viducī vairs nav Lexus logotipa. To aizstājas pilns markas nosaukums. Mērskala paneli apkļauj Alcantara tipa auduma ietvars. Centrālais ekrāns, protams, ir kā jau visiem Lexusiem, dzidrs un ātrdarbīgs. Skaļuma poga mums ir šeit, kas ir ļoti parocīgi. Un ātrumā mēs ieliekam ar tādu modernu slēdzīti, kas arī ir ļoti laikmatīgs risinājums. 14 colu centrālais ekrāns ir līdz šim lielākais Lexus ielas modeļos. Viena tāda maza niansīte, kas padara jauno ES atšķirīgu no citiem Lexusiem, ir tā saucamās slēptās pogas. Kas nozīmē to, ka pogu nemaz nav. Piemēram, temperatūra augstāk vai siltāk, tad mēs nospiežam, un tad izrādās, ka visi šī maliņa ir no tāda tā kā gumijota materiāla, uz kuras, starp citu, nepaliek pirkstu nospiedumi. Noteiktās valstīs Lexus ES varēs pasūtināt arī ar izlaižamiem paaugstināta komforta aizmugurējiem sēdekļiem, taču arī standarta izpildījums ir nevainojams.
Ja mēs runājam par to, kādus apdars variantus mēs varam izvēlēties, šis, protams, ir tipisks Lexus, tātad balta, sintētiskā āda un tās niedzes te kaut kur arī apakšā, tā kā, visi tādā diktīgi elegantā stilā. Ja šis risinājums tomēr nepatīk un, piemēram, šķiet, ka, baltas drošības jostas varētu diezgan ātri nosmērēties, tad, protams, ka mēs varam salonu dabūt arī pilnīgi melnu.